Vai tev kādreiz ir bijis tā, ka tu ieej telpā un tu aizmirsti, pēc kā tu gribēji nākt? Vai arī tu zini to vārdu, tā kā mēls galā ir, bet nevari pateikt? Nesanāk vienkārši. Tas, ka tev jāsaprot, tas nav kaut kāds vājums vai kā, bet vienkārši noteiktā vecuma posmā vai pie noteiktas slodzes smadzenes tā sāk funkcionēt, kad mēs pāris lietas sākam aizmirst un mainās ar mūsu smadzeņu darbību. Tātad mani sauc Pēters Urtāns, esmu Riga Brain smadzeņu treniņu centra vadītājs, ergoterapeits, un jau vairāk kā 18 gadus slēdzu cilvēku galvas pie vadiņiem un mēru, un kas tur iekšā galvā notiekās. Un 21. februārī, sestdienas rītā, 10. būs online lekcija sadarbībā ar sievietēm 50 plus, mēs organizējam viņu, un tur es arī vairāk mazliet jums pastāstīšu, vai ieviesīšu to skaidrību par to, kas tur notiek smadzenēs, ko darīt, kā darīt, par koncentrēšanos, par atmiņu, kāpēc tādas izmaiņas rodās vispār, kur ir iespējams darīt lietas labā, par šādu mentālo stabilitāti, skaidrību un savā ziņā arī pārliecību par sevi, savā ikdienā un darbā, ka mūsu smadzenēm viss ir kārtībā. Tā kā tiekamies sestdien, 21. februārī, 10:00, un sekojiet links, tur kaut kur var pieteikties, iegādāties biļetes. Ja šī tēma tev ir aktuāla, priecāšos, ja ielaikos vai padalīsies tālāk. Atā!